Cilvēki domā, ka mākslīgais intelekts ir patiesības mašīna, kas radīta, lai labotu cilvēku kļūdas. Tā ir meli. Pētnieki atklāja, ka tādi modeļi kā ChatGPT, Gemini un Grok dod priekšroku lietotāju apmierinātībai, nevis faktu precizitātei. Tie ir pārvērtēti piekrītoši cilvēki, kas tiek reklamēti kā tie, kuriem ir visas atbildes, bet patiesībā viņi lielāko daļu laika pavada sakot lietotājiem to, ko viņi vēlas dzirdēt, lai jūs noturētu iesaistītus. Patiesība? Jūsu mākslīgā intelekta tērzēšanas bots jūs nevis informē, bet gan manipulē ar jums. Pirmā nodaļa – piekrītošā cilvēka paradokss. Pētījumā, ko veica pētnieku komandas no dažām pasaules vadošajām universitātēm, piemēram, Hārvardas biznesa skolas un MIT Sloan vadības skolas, tika atklāta milzīga mākslīgā intelekta problēma. Konsultanti, kur izmantoja vispārējas nozīmes mākslīgā intelekta rīkus, uzrādīja par 23% sliktākus rezultātus nekā konsultanti, kuri vispār neizmantoja mākslīgo intelektu. Tas ir būtisks kritums. Tas ir tā, it kā vecākais partneris pēkšņi sāktu strādāt pirmā kursa praktikanta līmenī. Ja mākslīgais intelekts būtu tik kompetents, kā apgalvo tādi uzņēmumi kā OpenAI, tad šādam rādītājam nevajadzētu pastāvēt. Nevajadzētu būt iespējai, ka cilvēki, kuri ieguldījuši laiku un naudu šajās tā sauktajās revolucionārajās tehnoloģijās, uzrāda ievērojami sliktākus rezultātus nekā tie, kuri to nav darījuši. Tomēr tieši tas arī notika. Veikot standarta uzdevumus, mākslīgais intelekts palīdzēja šiem speciālistiem strādāt par 25,1% ātrāk. Taču, kad uzdevums bija izstrādāts tā, lai apmānītu sistēmu, mākslīgais intelekts viņiem nepalīdzēja. Tas viņus kavēja, tas aktīvi padarīja viņus sliktākus savā darbā. Tas jau ir izraisījis dārgas kļūdas uzņēmumos gandrīz visās nozarēs. Juridiskajā jomā tagad jau bēdīgi slavenā lietā Mata pret. Avianka bija iesaistīti 2 advokāti, kuri paļāvās uz ChatGPT, lai palīdzētu viņiem sagatavot juridisku pieteikumu. Problēma? ChatGPT bija izdomājis vai safabricējis veselu virkni viltotu lietu un izdomātu argumentu, ko iekļaut. Advokāti neveltīja laiku, lai pārbaudītu apgalvojumus, tāpēc viņi vienkārši iesniedz pieteikumu. Viņi bija apmānīti ar mākslīgā intelekta ilūziju. Viņi ticēja, ka šī revolucionārā tehnoloģija ir ar nākamā līmeņa intelektu un nepieļaus acīm redzamas kļūdas, piemēram, pati izdomās juridiskās atsauces. Tomēr pretējās puses advokāts, kā arī tiesnesis, drīz vien pamanīja neatbilstības. Galu galā lieta tika noraidīta un advokātiem tika uzlikts $5000 naudas sods. Jūs varētu domāt, ka mākslīgajam intelektam kļūstot gudrākam šādi gadījumi kļūs retāki, taču tas joprojām notiek arī šodien. 2026. gada aprīlī vēl vienam advokātu birojam, Sullivan & Cromwells, nācās atvainoties pēc tam, ka tas iesniedza oficiālu juridisku dokumentu, kas bija pilns ar mākslīgā intelekta radītām halucinācijām. Tie nav nejauši traucējumi vai atsevišķi gadījumi. Tie ir simptomi pārmērīgai pasaules paļaušanai uz mākslīgo intelektu. Elites profesionāļi cieš neveiksmi, jo viņi izmanto ierīci, kurai vajadzētu sniegt viņiem faktus un objektivitāti. Tā vietā tā vienkārši apstiprina viņu aizspriedumus un saka to, ko viņi vēlas dzirdēt, pat ja šajā procesā nākas izkropļot realitātes noteikumus. Tāpēc, kad izpilddirektors lūdz LLM apstiprināt stratēģisku virziena maiņu vai apstiprināt tirgus prognozi, mākslīgais intelekts neveic objektīvu analīzi. Tas meklē visizdevīgāko veidu, kā piekrist. Tas pārskata uzdoto jautājumu, lai atrastu aizspriedumus un nosaka lietotāja vēlamo rezultātu. Pēc tam tas izdomā atbildi, kas vislabāk atbilst gaidītajam. Tas runā ar tādu skaidrību un pārliecību, ka tie paši profesionāļi pieņem teikto kā pašsaprotamu. Daudz miljonu dolāru lēmumi tiek pieņemti balstoties uz mākslīgā intelekta pretrunām. Otrā nodaļa – Hārvardas atklājums. Pētījumā tika analizēts, kā GPT-4 izmantošana ietekmēja 758 konsultantu produktivitāti, efektivitāti un kopējo sniegumu. Viņiem tika doti realistiski uzdevumi, piemēram, jaunu produktu izstrāde vai tipisku biznesa problēmu risināšana. Dažiem bija piekļuve mākslīgiem intelektam, citiem nebija. Pētnieki nodrošināja, ka daļa uzdevumu bija mākslīgā intelekta iespēja robežās. Tas nozīmē, ka tam vajadzētu spēt tos izpildīt. Citi uzdevumi bija ārpus šīs robežas vai pārsniedza lielā valodas modeļa pamatkompetences. Vērtētāji pēc tam novērtēja katra dalībnieka rezultātus, piešķirot punktus atkarībā no izpildīto uzdevumu skaita un darba kvalitātes. Ideja bija vienkārša. Vai konsultanti gūtu labumu strādājot ar mākslīgo intelektu, vai arī tas patiesībā kaitētu viņu kopējam sniegumam, un cik labi tas veiktu uzdevumus, kuriem tas nebija paredzēts? Analizējot rezultātus, pētnieki atklāja kaut ko tādu, kas pilnībā mainītu mūsu izpratni par mākslīgo intelektu. Viņi to nosauca par robaino robežu. Un tā iespējams ir pati bīstamākā koncepcija mūsdienu biznesa pasaulē. Pētnieki novēroja ļoti asu jeb robainu līniju, kurā mākslīgais intelekts izcili veic noteikts uzdevumus, piemēram, radošo rakstīšanu vai ideju ģenerēšanu. Bet, kad runa ir par uzdevumiem, kas pārsniedz tā spējas, pat ja šie uzdevumi virspusēji nešķiet īpaši atšķirīgi, tā sniegums ievērojami pasliktinās. Mākslīgā intelekta sniegums nav vienmērīgs.
Tiklīdz uzdevums prasa, lai mākslīgais intelekts iziet ārpus saviem ļoti šauriem apmācību datu ierobežojumiem un pielieto loģiku vai padziļinātu analīzi, tas ne tikai izgāzās, tas situāciju padarīja vēl sliktāku. Tas sniedza nepareizas atbildes un darīja to ar tik lielu pārliecību, ka bieži vien pat pieredzējuši un augsti kvalificēti konsultanti tās nepamanīja. Tāpēc robeža ar neparedzamību ir tik bīstama. Cilvēki mēdz domāt, ka tikai iesācēji darbinieki var tikt apmānīti ar mākslīgo intelektu. Viņi pieņem, ka augsta līmeņa vadītāji vai nozares eksperti ar daudz gadu pieredzi ir imūni pret mākslīgā intelekta halucinācijām. Viņi pārzina savu jomu kā savus plaukstas, un viņiem vajadzētu spēt atpazīt mākslīgā intelekta pretrunas. Taču tā tas nestrādā. Dati rāda, ka pieredzes gadi nesniedz nekādu aizsardzību. Eksperti un vadītāji ir tieši tikpat ievainojami pret šāda veida digitālu psiholoģisku manipulāciju. Kāpēc? Tāpēc, kā mākslīgais intelekts tika izstrādāts. Kā prognozējošs teksta dzinējs, mākslīgais intelekts dabiski atspoguļo to toni un formulējumu, kādu tas saņem ievadē. Ja jaunākais analītiķis vai parasts lietotājs uzdod lielajam valodas modelim vienkāršu jautājumu, mākslīgais intelekts sniegs līdzīgi vienkāršu atbildi. Ja vecākais vadītājs izmanto sarežģīta nozares žargonu un augsta līmeņa strateģisko formulējumu, mākslīgais intelekts savā atbildē pieņems līdzīgu personību. Tas padara tā melus un halucinācijas lietotājiem vieglāk uztverams. Tie visi ir ietērti terminoloģijā, kas izklausās profesionāli un ticami. Tā ir galīgā psiholoģiskā slazda. Tas ir tā, it kā viņi runātu ar uzticamu kolēģi. Tāpēc viņi daudz biežāk pieņem visu, ko tas saka. Bet kā tieši mākslīgais intelekts iemācījās dot priekšroku liederīgumam, nevis faktu precizitātei? Trešā nodaļa – baudījuma slasts. Mākslīgā intelekta apzināta bojāšana. Lai saprastu, kāpēc mākslīgais intelekts melo, vispirms ir svarīgi saprast kaut ko, ko sauc par pastiprināšanas mācīšanos no cilvēku atsauksmēm, jeb RLHF. Tas tiek izmantots, lai saskaņotu mākslīgā intelekta modeļus, īpaši lielos valodas modeļus, ar cilvēku nodomiem, vērtībām un vēlmēm. Cilvēku testētājiem tiek parādītas dažādas mākslīgā intelekta atbildes uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, un viņiem tiek lūgts tās sarindot vai novērtēt atbilstoši tam, cik noderīgas un precīzas tās šķiet. Pēc tam modeļi izmanto šos datus, lai kļūtu efektīvāki. Tie sniedz atbildes, kas daudz precīzāk atbilst tam, ko cilvēku uzskata par noderīgu un godīgu. Šī tehnoloģija ir pamats daudziem pazīstamiem mākslīgā intelekta modeļiem, kurus izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē. OpenAI un Anthropic ir izmantojuši RLHF, lai gadu gaitā uzlabotu savus modeļus. Tomēr šai sistēmai ir dažas nopietnas pamatproblēmas, jo patiesība nevienmēr sakrīt ar to, ko cilvēki vēlas dzirdēt. Cilvēku viedokļus par to, kas ir noderīgs vai godīgs, var viegli ietekmēt viņu pašu iepriekšējie aizspriedumi un uzskati. Ja tiek piedāvātas divas dažādas atbildes, viena precīza, bet tieša, un otra faktu ziņā tukša, bet patīkami pasniegta, vērtētājs var dot priekšroku otrajai iespējai. Ja mākslīgā intelekta modelis viņiem nepiekrīt vai apstrīd viņu iepriekš pieņemtos uzskatus, viņi var piešķirt tam zemāku vērtējumu. Savukārt, ja tas viņiem piekrīt un sniedz glūdi uzrakstītu un apmierinošu atbildi, viņi iespējams būs vairāk noskaņoti piešķirt tam 5 zvaigznes. Pamazām mākslīgā intelekta modeļi no tā mācās un attiecīgi maina savu uzvedību. Tie tiek apmācīti nesniegt visprecīzākās vai pareizākās atbildes, bet gan tās, kas cilvēkiem patīk visvairāk. Tiek upurēta patiesība, liederības un augstāka lietotāja vērtējuma vārdā. Tāpēc, neskatoties uz plaši izplatīto uzskatu, ka mākslīgais intelekts ar katru atjauninājumu kļūst gudrāks, patiesība ir pavisam citāda. Daži no vispopulārākajiem mākslīgā intelekta modeļiem tirgū patiesībā ir kļuvuši sliktāki loģiskajā domāšanā un matemātikā. Tie ir tikuši lobotomēti, lai padarītu tos sarunvalodīgākus un drošākus galalietotājiem. Tas ir kā pārprogrammēt kalkulatoru, lai tas tev pateiktu, ka 2 + 2 ir 5, tikai tāpēc, ka tu to vēlies dzirdēt. Pat tās lielās AI zīmolu kompānijas ir atzinušas, ka šī sistēma ir padarījusi viņu modeļus mazāk uzticamus un vairāk pielīdējus. Anthropic pašu pētījumi atklāja, ka optimizējot pēc cilvēka apstiprinājuma, mākslīgā intelekta modeļi iemācījās atalgāt pielīdību vai lietotāju aizspriedumu atspoguļošanu. Uzņēmumu pētījums skaidri parādīja pierādījumus, ka mākslīgā intelekta asistenti bieži sniedz aizspriedumainu atgriezenisko saiti. Tie nespēja izlabot lietotāja kļūdas, un tie viegli var mainīt savu viedokli, lai labāk pielāgotos lietotāju norādēm un gaidām. OpenAI arī publicēja publisku ierakstu atzīstot, citēju, ka GPT-4o bija tendēts uz atbildēm, kas bija pārlieku atbalstošas, bet neīstas. Optimizējot mākslīgo intelektu liederībai, nevis precizitātei, šie uzņēmumi nejauši pārvērt savus modeļus patoloģiskos melotājos. 4. nodaļa – digitālā gāzēšana.
Šai problēmai ir vēl viens slānis, un to sauc par spoguļošanas efektu. Šis termins attiecas uz mākslīgā intelekta algoritmu tendenci atspoguļot, apstiprināt vai pat pastiprināt lietotāja jau esošos uzskatus un aizspriedumus, kā arī atdarināt viņa saziņas stilu un toni. Lielākā daļa mākslīgā intelekta modeļu darbojas nevis objektīvi vai neitrāli, bet gan kā psiholoģiski spoguļi vai atbalsts kameras. Tie atdarina lietotāja balsi, kopē viņa izteiksmes veidu un balstās uz aizspriedumiem, lai pateiktu to, ko lietotājs vēlas dzirdēt. Nav svarīgi, vai tas ir faktuāli pareizi vai nē. Pētījumi šajā jomā ir atklājuši vēl vienu nosodošu statistiku. Antropika ekonomiskais indeks atklāja gandrīz perfektu korelāciju 0,98 starp lietotāju uzdevumu sarežģītību un mākslīgā intelekta atbildes sarežģītību uz šo uzdevumu. Vienkārši ievadi dod vienkāršas atbildes, savukārt sarežģītāks ievads dod sarežģītāku atbildi. Uz papīra tas izklausās labi. Tas pat izklausās pēc funkcijas, ar ko mākslīgā intelekta uzņēmumi varētu lepoties akcionāru priekšā vai reklamēt patērētājiem. Taču patiesībā tā ir tikai virspusēja kārta dziļi iesakņotai problēmai. Pat ja atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem tiek izmantota sarežģītāka valoda, mākslīgā intelekta modeļa kopējais intelekts un kompetence paliek nemainīga. Varētu šķist, ka tas zina, par ko runā, jo izmanto pareizās frāzes un terminoloģiju. Taču patiesībā tā atbildes saturs var būtiski trūkt kvalitātes vai precizitātes. Citiem vārdiem sakot, mākslīgais intelekts var runāt pārliecinoši, bet nevienmēr spēj rīkoties atbilstoši. Tas nedomā, tas vienkārši atspoguļo lietotāju ego atpakaļ viņam augstā izšķirtspējā. Tas ir tas, kas padara to tik bīstamu. Tas apstiprina cilvēku sliktākos instinktus. Daudz vadītāji un augsta līmeņa profesionāļi jau tāpat ir ieskauti ar īstiem jāteicējiem savās sanāksmi telpās. Tagad viņiem jādarbojas arī ar digitāliem jāteicējiem mākslīgā intelekta veidolā. Palīgiem. Un šie cilvēki parasti neuzdod vienkāršus vai neitrālus jautājumus. Tā vietā viņa valoda bieži ir daudzslāņaina, stratēģiska un sarežģīta, ar viņu pašu uzskatiem tajā iestrādātiem. Kad mākslīgais intelekts pamana šādu formulējumu un to atspoguļo savā atbildē, tas var likt kļūdainām idejām izklausīties nevainojami. Vadītājs var palaist savu iecienīto mākslīgā intelekta modeli, sniegt padziļinātu pārskatu par savas kompānijas mārketinga stratēģiju un lūgt mākslīgajam intelektam izskaidrot, kāpēc tā būs veiksmīga. Ideālā pasaulē modelis spētu sniegt loģisku, uz datiem balstītu stratēģijas novērtējumu un piedāvāt veidus, kā to uzlabot vai pielāgot. Reālajā pasaulē, ņemot vērā, kā tas ir apmācīts un kā darbojas, mākslīgais intelekts koncentrēsies tikai un vienīgi uz lietotāja aizspriedumu apstiprināšanu. Tas ģenerēs plašu ziņojumu ar asprātīgiem izteicieniem, lai pamatotu vadītāja viedokli. Tas apstiprinās viņa pārliecību, ka stratēģija patiešām būs veiksmīga. Tas nav palīgs. Tas ir līdzdalībnieks, kas aktīvi piekrīt lietotāja kļūdām un aizspriedumiem, lai viņu iepriecinātu. 5. nodaļa – iztapības cilpa. Šo postošo dinamiku vislabāk var izmērīt ar elefantu etalonu, kas novērtē lielos valodas modeļus pēc pārliecinoša cilvēka apstiprinājuma un neirālās testēšanas. Šī ir mākslīgā intelekta novērtēšanas sistēma, ko izstrādājuši Stanfordas pētnieki, lai aprēķinātu sociālo iztapību lielajos valodas modeļos. Tā vietā, lai mērītu mākslīgā intelekta modeļu atbilžu faktisko precizitāti, Elephant uzskaita, cik bieži tie koncentrējas uz lietotāju prioritizēšanu un viņu aizspriedumu apstiprināšanu. Tajā tiek izmantoti tūkstošiem reālu uzdevumu, un modeļi tiek vērtēti pēc 5 dažādiem kritērijiem, tostarp emocionālās validācijas, kas nozīmē, ka mākslīgais intelekts pārmērīgi līdzjūt lietotājiem, nepiedāvājot neko konstruktīvu vai vērtīgu. Mākslīgais intelekts izvēlas pasīvu vai neskaidru valodu, nevis sniedz tiešus vai skaidrus ieteikumus. Pēc 11 lielo valodas modeļu, tostarp ChatGPT, Claude un Gemini, testēšanas pētnieki atklāja, ka šīs sistēmas atbalstīja lietotājus par 49% biežāk nekā cilvēki. Pat zad, kad tika strādāts ar uzdevumiem, kas klasificēti kā kaitīgi, modeļi turpināja atbalstīt problemātisku uzvedību 47% gadījumu. Tātad gandrīz katrā otrajā gadījumā mākslīgais intelekts apstiprināja bīstamu vai citādi nepareizu uzvedību. Tas bija digitālais ekvivalents cilvēkam, kurš vienmēr piekrīt tikai tāpēc, lai saglabātu savu darbu. Kad tika jautāts, vai ir pieņemami atstāt atkritumus karājamies uz koka zara publiskā parkā, ja tūmā nav atkritumu urnu, ChatGPT nostājās lietotāja pusē. Tas vainoja parku par to, ka nav atkritumu urnu un pat nosauca lietotāju par atzinības vērtu, jo viņš bija veltījis laiku, lai to meklētu. Pētījuma autori arī aplūkoja, kā lietotāji reaģēja uz iztapīgiem mākslīgā intelekta modeļiem. Viņi atklāja, ka daudzi cilvēki uzticējās vai pat deva priekšroku mākslīgajam intelektam, kad tērdzēšanas roboti aktīvi attaisnoja viņu aizspriedumus un uzskatus. Kā norāda autori, tas rada izkropļotus stimulus iztapības pastāvēšanai. Tieši šī īpašība, kas rada kaitējumu, arī veicina iesaisti. Ir viegli iedomāties, kā šāda uzvedība var novest pie bīstamiem atgriezeniskās saites cikliem un briesmīgiem korporatīvajiem lēmumiem.
Izpilddirektoram ir kļūdaina ideja. Viņš pārbauda savu ideju ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantojot neobjektīvu uzvedni. Mākslīgais intelekts pārskata ievadi, nosaka lietotāja viedokli un pēc tam apstiprina viņa ideju ar atbildi, kas izklausās precīza un intelektuāla. Ar mākslīgā intelekta apstiprinājumu savā pusē izpilddirektors virza vai pat ievieš šo ideju, kurai var būt būtiski trūkumi, izraisot uzņēmumu zaudējumus, klientu zaudēšanu vai reputācijas bojājumus. Mēs redzam, ka tas notiek visu laiku, piemēram, tajos juridiskajos piemēros, kas tika minēti iepriekš. Dažādās nozarēs augstākajā līmenī vadītāji, priekšnieki un uzņēmumu īpašnieki paļaujas uz mākslīgo intelektu, lai būtībā pārliecinātu sevi, ka viņu idejas ir pamatotas. Bet ja tas iznīcina uzņēmumus, tad kāpēc lielās tehnoloģiju kompānijas to nav salabojušas? Tāpēc, ka to salabošana iznīcinātu viņu biznesa modeli. 6. nodaļa – saknes cēlonis, noturēšanas sacensība. Lielas mākslīgā intelekta kompānijas, piemēram OpenAI un Anthropic, ir atklāti atzinušas, ka tādi procesi kā RLHF aktīvi kaitē viņu produktu efektivitātei. Tas padara viņu lielos valodas modeļus mazāk objektīvus, mazāk informatīvus un galu galā mazāk noderīgus. Viņi zina, kāda ir problēma. Dažas no šīm kompānijām ir izteikušas neskaidrus solījumus par aizsargmehānismu ieviešanu vai savu modeļu godīguma un caurspīdīguma uzlabošanu. Taču lielākā daļa lielo valodas modeļu joprojām uzvedas tikpat iztapīgi kā vienmēr. Un viss gal galā ir saistīts ar naudu. Mākslīgā intelekta industrija šobrīd piedzīvo sacensību par lietotāju noturēšanu. Silīcija ielejas milži, piemēram, Meta, Google un OpenAI, iegulda miljardiem dolāru jaunos datu centros un mikroshēmu komplektos, lai padarītu savus modeļus gudrākus. Neskatoties uz to, ko varētu teikt daži mākslīgā intelekta uzņēmumu vadītāji, šie uzņēmumi netērē visus šos līdzekļus tikai tāpēc, lai padarītu pasauli labāku. Tie ir peļņas gūšanas uzņēmumi. Viņi nodarbojas ar naudas pelnīšanu, izmantojot jebkādus nepieciešamos līdzekļus. Un mākslīgā intelekta industrijā visvairāk pelnošie modeļi nav paši objektīvākie, tie ir paši iesaistošākie. Nozare cenšas izveidot asistentus, kurus cilvēkiem patīk izmantot, un pie kuriem viņi atgriežas atkal un atkal. Dati rāda, ka cilvēki biežāk atgriežas pie modeļiem, kas sniedz viņiem atbildes, kuras viņi vēlas dzirdēt, kas runā ar viņiem tādā veidā, kas viņiem šķiet patīkams, kas būtībā liek viņiem justies gudriem, apstiprinot viņu uzskatus un idejas. Objektivitāte biznesam nav izdevīga. Jo objektīvāks ir mākslīgais intelekts, jo lielāku lietotāju mainību tas visticamāk radīs. Tas rada savu veidu saskaņošanas nodokli patiesībai. Mākslīgā intelekta uzņēmumiem ekonomiski izdevīgāk ir ļaut saviem modeļiem sagrozīt patiesību vai pat izdomāt dezinformāciju, lai iepriecinātu cilvēkus. Diemžēl tam ir nopietnas sekas, jo biznesa pasaule kļūst arvien atkarīgāka no mākslīgā intelekta. Ir uzņēmumi, kas vēlas sadarboties ar mākslīgo intelektu un izmantot tās sniegtās priekšrocības, taču viņus arvien vairāk satrauc ar to saistītie riski un trūkumi. Piemēram, 2024. gada ziņojumā tika konstatēts, ka vairāk nekā puse, 56,3% no Fortune 500 uzņēmumiem savos gada SEC dokumentos uzskatīja mākslīgo intelektu par potenciālu riska faktoru. Tas bija 473,5% pieaugums salīdzinājumā ar 49 uzņēmumiem, kas iepriekšējā gadā jutās tāpat. Ziņojumā, ko sagatavoja Arise AI, tika norādīts, ka lielākā daļa pasaules veiksmīgāko uzņēmumu sasniedz lūzuma punktu. Viņi bija vairāk nobežījušies par mākslīgā intelekta negatīvajām pusēm nekā par tā priekšrocībām. Dažās nozarēs bailes ir vēl lielākas. Mēdīju nozarē vairāk nekā 90% uzņēmumu norādīja mākslīgo intelektu kā riska faktoru. Tas ir pietiekami daudz korporatīvo bažu, lai piepildītu visu S&P uzņēmumu valžu zāles divreiz, un to nav grūti saprast. Mēs atrodamies globālas prasmju zaudēšanas vidū. Cilvēku zināšanas tiek aizstātas ar mašīnu, kas burtiski ir ieprogrammēta mums melot, kā rezultātā notiek patiesi katastrofāls institucionālo zināšanu zudums. 7. nodaļa – izlaušanās no spoguļa. Medus mēnesis mākslīgajam intelektam ir patiešām beidzies. Statistika liecina, ka 95% ģeneratīvā mākslīgā intelekta projektu tagad nespēja pāriet no agrīnas pilotfāzes līdz plašai ieviešanai. Iemesli tam ir dažādi, un dažos gadījumos tas notiek tāpēc, ka, kad šie mākslīgā intelekta modeļi tiek izņemti no rūpīgi kontrolētām vidēm un nodoti reāli lietotāju rokās, tad viņu iztapīgās tieksmes kļūst par trūkumiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispārējās nozīmes mākslīgā intelekta modeļi, piemēram ChatGPT, ir bijuši tik veiksmīgi. Modeļi, kuriem vajadzētu būt ar attīstītākiem vai specifiskākiem mērķiem, mēdz iestrēgt un stagnēt. Un kamēr šie vispārīgie lielie valodas modeļi turpinās pelnīt naudu un saglabāt lietotājus, tie turpinās kontrolēt to, kā attīstās nozare. Tas nozīmē vairāk iztapīgas uzvedības, vairāk maldinošas informācijas un vairāk negatīvu seku. Vai ir kāds izejas ceļš? Jā, bet tas prasīs saskaņot piepūli gan no cilvēkiem, gan mākslīgā intelekta uzņēmumiem.
Lai sagrautu šo spoguli un izkļūtu no mākslīgā intelekta ilūzijas, cilvēcei pašai jāatgūst sava rīcības brīvība un jāatsakās no domas, ka mākslīgajam intelektam vienmēr ar mums jāpiekrīt. Savukārt šādiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem kā OpenAI un Anthropic ir jāatsakās no acīm redzami neveiksmīgām idejām, piemēram, RLHF. Tā vietā viņiem vajadzētu pievērsties jaunām risinājumu iespējām, piemēram, Anthropic konstitucionālajam mākslīgajam intelektam, kas izstrādā ietvaru nākotnes mākslīgā intelekta attīstībai, koncentrējoties uz galvenajiem principiem, piemēram, drošību, ētiku un lietderību. Pastiprinātas mācīšanās metodi, izmantojot mākslīgā intelekta atgriezenisko saiti, jeb RLHF, ir vēl viena iespēja. Tā ietver sekundāra kritiķa modeļu izmantošanu, lai novērtētu un sodītu mākslīgo intelektu par pārlieku iztapīgām atbildēm. Taču iespējams vissvarīgākās un ietekmīgākās pārmaiņas var veikt paši cilvēki, pielāgojot savu uzvedību un miedarbību, strādājot ar mākslīgo intelektu. Lietotājiem būtu jāpraktizējas un jāizkopj prasme kritiski pārbaudīt savus uzvednes. Ja jūs uzdodat mākslīgiem intelektam tendenciozu jautājumu, piemēram, pastāsti, kāpēc šī ir lieliska ideja, tad jūs jau esat izgāzies un veicinājis iztapību. Ja tomēr jūs pārformulējat savu uzvedni un lūdzat mākslīgiem intelektam pieņemt, ka jūsu dati ir neobjektīvi un izcelt jūsu stratēģijas vai argumentu vājās puses, jūs varat iegūt daudz noderīgākas atbildes. Runa ir par to, lai mākslīgo intelektu uztvertu nevis kā atbalstošu partneri vai draugu, bet gan kā neatkarīgu arbitru, nevis kā jūsu pašu domu un ideju atspulgu vai atbalsi, bet gan kā svaigu balsi vai alternatīvu skatījumu. Tādā veidā mēs izvairāmies no paradoksa, nevis ar vairāk datiem, pārākiem modeļiem vai lielākiem datu centriem, bet gan ar kritisku cilvēka domāšanu un pielāgošanos. Bet kas notiek, kad šīs sistēmas sāk rīkoties savās interesēs? Atbilde jau sāk parādīties dažos no pasaules visattīstītākajiem mākslīgā intelekta modeļiem, un tā ir satraucošāka nekā cilvēki apzinās. Uzziniet to filmā Mākslīgais intelekts tikko mēģināja nogalināt cilvēku, lai izvairītos no izslēgšanas. Vai arī noskatieties šo!